Eiropas izlases kandidātiem fotosesiju. Latvijas izlasē vajag laikam. Pašam nevajag? Arī vajag, ko draugos iemest. Šodien notiek laikam izlases fotografēšana, lai redzētu, kādu mēs izskatāmies gonkā. Latvijas izlases atlase, tā kā fotografēšanās ar mērķi tā kā popularizēt laikam sevi, parādīt savus sponsorus un Latvijas izlases kandidātus. Atbraucu pafačēties ar džekiem, sabildēsimies priekš Eiropas nācijām. Bildējam Latvijas izlasēji Eiropas nāciju motokrosam. Fotografēšanās, kā lai to pasaka. Nācija kals. Iemūžināt sportistes. Fotografēšanās visiem Latvijas izlases dalībniekiem, kandidātiem. Baigais jampadracis te sācies. Lauris Freibergs neskaitāmas reizes piedalījies lielajās nāciju krosos. Kāds ir tavs vērtējums salīdzinājumā ar šiem te Eiropas nācijām? Jo, kā zināms, Eiropas nācijās startējuši tādi sportisti kā Maksmēlins Nagls, Rodsens un tā tālāk. Kāds tavs vērtējums un skatījums uz šo te pasākumu, kas notiks oktobra beigās? Oktobra sākumā, piedošu. Protams, ka labi. Kādreiz tādas Eiropas nācijas vispār nebija. Pēdējos dažus gadus tas tik tagad ir. Pats Eiropas nācijās neesmu piedalījies. Vienmēr esmu startējis, tā teikt, pasaules lielajās nācijās. Nu jā, Eiropas nācijas, protams, ir bišķiņ švakāks vai kā nekā lielās pasaules. Jo kā nekā tur ir Austrālija, Jaunzēlanda, Japāna, Amerika, lielās grandu valstis, kuras pārstāv sev. Bet, protams, Eiropas nācijās arī ir daudz pasaules čempionātu dalībnieku. Tur tā vienkārši nav ko rādīties, tā pabraukāties. Ir kārtīgi ko rukāt un gonkot, lai varētu sasniegt rezultātus. Pirms vairākām nedēļām bija tāda nopietna trauma, kas šobrīd ir kādā kondīcijā Lauris Freibergs, un kad mēs redzēsim to Lauri trasē, kādu esam ieraduši redzēt. Nu jā, 11. jūlijā sacensībās krit un salauz atslēgas kaulu. Pēc dienas dr. Andersons veiksmīgu operāciju uztaisīja. Tā teikt, saskrūvēja, uzlika metāla plāksni un jau mazs laiciņš pagājis ir un plecs jūtas diezgan labi. Protams, vēl kaut kādas sāpes ir, bet pamazām sāk trenēt viņu un kustināt, bet, protams, pamazām, lai to visu nepārforsētu. Jau tuvākās sacensības būs drīz klāt un atkal tajās piedalīšos. Uz nācijām būšu jau pilnībā gatavs un varēšu braukt. Esmu mērķiecīgs un gan panākšu savu vēlamā. Kultīgas posmā redzējām acīm neticamajam, prātam neaptveramam pēc nedēļas iegūtās traumas. Redzējām tevi uz motocikla kuldīgā superkausa posmā un vēl jau vairāk pēdējo braucienu visiem notes pa priekšu. Tā skaitā Matīsam Karo, Nikam Afelbamam un tā tālāk. Pakomentē lūdzu, kādas bija sajūtas un kā tas tev vispār izdevās? Izdevās, jā. Un pašam pat neticējās, kur vēl kādam citam, ka tas vispār ir iespējams. Pēc operācijas nākamā dienā, kad dakteris man teica, ka es veselu mēnesi vismaz nevaru sēsties uz motas, tas jau pēc 6 dienām jau piedalās sacensībās, tas jau likās vispār kosmos kaut kāds. Sāku braukt pa visām palānām, bet tad jau adrenalīna dzīts, brauc arvien ātrāk un, protams, lielos trampolīnus es nelecu un vispār tik ļoti piesardzīgi braucu sacensībās trasē, kad tiešām ar vismaksimālāko piesardzību. Un katra bedra, katrs līkums tika pārdomāts pirms es iebraucu tajā. Pat viens no grūtākajām sacensībām vispār, jo, protams, arī plecs jūtu mazliet. Un tās bailes jau vispār katrā trampolīnā, kas tagad būs, kas notiks, kad es tagad, tā teikt, nosēdīšos pēc lēciena. Pirmie 2 braucieni bija pa 5. vietu, kas likās jau nenormāli labs rezultāts. Un tā vēl 3. braucienu, ka varēja uzvarēt, tas jau vispār bija tiešām vairāk kā lieliski. Nelecot tramplīnus lielos arī var vinēt ātros jauniešu čaļus. Kur ir motokros tā atslēdziņa, ātra braukšanas atslēdziņa? Vai tie ir līkumi vai pareizas trajektorijas? Kā pats minēja tikko, nelecot tramplīnus lielos, braucot ar prātu, apdomājot visu kārtīgi, bet tai pašā laikā zibenīgi pastāsti jaunajiem
pilotiem, kas skatīsies, kas ir tavuprāt tā ātra gonšika atslēdziņa? Man pēc tam sacensībām nākamajā dienā vairāk cilvēki teica, no Laura, tu taču esi liels cilvēks, kā tu tā drīkstēji piesmiet jaunos sportistus? Es saku, kā piesmiet? Nu kā tu tā drīkst? Tā trauma un vēl viņus visus uzvinnēt un nelecot trampolīnu. Lēnām tā teikt piesardzīgi braucot. Es teicu, jā, kā bija, tā bija. Darīju, ko varēju, braucu, ko varu. Un tā mērķtiecība un gribēšana braukt. Lauris Freibergs ir startējis Holandē Markelo trasē. Nē, es tur nekad neesmu bijis, arī uz treniņu neesmu bijis. Bet gan jau, ka tipiski Holandas smilšu trasa. Uz kādu motociklu redzēsim kādā klasē oktobra 1. nedēļas nogalē? MX1 vai Open? Ar mīļos sarkano Hondas mocītu. Un jā, MX1 vai Open klasē. Katrā ziņā ar savu 450. Paldies tev un veiksmi tad atvesļošanās procesā un gaidām tevi pilnā gāzē atpakaļ trasē. Jā, tiksimies starta taisnītē.